rosols, man ir tas, būtībā tas arī no mammas ir tas, kur es kaut kur lasīju vienu rakstu, kur bija tas lielās pārunas bija, kas tad ir īstais rosols? Ja? Jo tev ir gaisa rosols, un tad tev arī ir siļķi rosols, un tev ir tas rosols. Ko mamma gatavoja vienmēr, ko mēs mūsu ģimenē saucām par rosolu, bija kartupeļi, zaļā ābola siļķi, bietes, un viss gurķi, un sīpoli, kas cits, bet tas, ka tās siļķi un tās bietes, ko es viņu sauc par rozā rasolu. Jā, un kaut kur bija viens raksts, ko man viena draudzene bija atsūtījusi, jo es vienmēr tradicionāli gatavoju to rozā rasolu ar bietēm, un tad tur tā lielā debata bija, vai ne, teiksim, starp to un mūsu latvisko vairāk, bet arī pirmo reizi, ne pirmo reizi, pēdējos dažos gados, vai ne, kad ciemojās mani Latvijā un ieiet pārtiks veikalā, tur arī ir, cik paveidu rosolu tu netiek pasniegt, ja? Un tas man bija pārsteigums, ka ir tik daudz variantu un versijas. Kas tad ir tas īstais? Okay, tas ir vēl viens ēdiens, ko māma gatavoja, bija tas galerts. Lieldienās, tas ir vienīgā reize, ka mums mājās bija galerts. Bija galerts, rasols, ols, punkts. Ja. Biedrībā ir bišķiņ sarežģītāk, jo ir grūti viņu nogādāt, jo mēs visi dzīvojam attālāk, un ja tev ir tālu jāpārved lielos kvantumos galerts, tas ir ļoti sarežģīti. Viņš sāk atlaisties pa daudz, un tad tev iznāk zupa un pļur, un nevis smuks, ka viņš tā labi saturās. Mājas viesībās, jā, jo tad tu tūliņ var no leduskapa uz galdu, un tad viss ir kārtībā. Bet jā, ir ļoti grūti pārvadāt to rasolu. Un mēs braucam šejienieši, kas ir tās lielākās ēdienu gatavotājās, mēs braucam pārpa stundu.